One small step for man, huge for mankind. Landing on the moon. Eagle has landed on the moon. One small step for man, huge for mankind. Landing on the moon. Eagle has landed on the moon. Natasha Nova taktiskā miera operācija. Kosmisks ziemeļa spēks. Apvienotā ziemeļa Andromedas kosmiskā federācija gatavoja kaujas operāciju, lai glābtu cilvēci no iznīcības. No šņeciem, kas saukti arī par Sentinelu. Omega zvaigžņu sistēmā bija ieradušies nezināmi gigantiski kosmoskuģi. Masveidā sāka pazust gan cilvēku kolonijas, gan Batarijānu. Natasha Nova ar snaiperieroci kaut kur Marsa tūkstnesī šāva pa kosmiskajiem Cerberus kājiniekiem. Pie Cerberus klonu fabrikas piebrauca ātrgaitas transports.
garus vakariants ar snaiperu šauteni rīkojas kā pienākas. Garus savā tumši zilajā skafandrā skrēja, cik vien ātri var. Viņš gribēja glābt savu biedru no ķirzaku jašeritu uzbrukuma. Kaut kur džungļos uz Vermaira Cerberus operatīvie aģenti bija ierīkojuši posteni. Sintētiķi gēti bija okupējuši vairākas zvaigžņu sistēmas. Natasha Nova uz Marsa pildīja ļoti svarīgu misiju iegūt Asari artefaktu, ar kura palīdzību apvienotā Ziemeļu kosmiskā federācija varēs uzveikt sintētisko robotu rasi Sentinela Žņecus, kuri jau ieradušies Omega zvaigžņu sistēmā. Kroganu kara pavēlnieks Reks nosargāja savu mājas planētu Tučanka. Tikmēr gigantisks smilšu darbs uzbruka sintētiskajam robota ciklopam, kurš bija raidījis lāzeru uguņus pa Kroganu armiju. Kāds vīrietis melnā uzvalkā nodzēš cigāru savā Cerberus kosmoskuģī. Vērojot skatu no sava Cerberus kosmoskuģi, viņam paveras skats, kā planēta Ilium tiek nobombardēta. Ilium ugunīs. Sentinela Žņec gigantiskie roboti kosmoskuģi deva brutālu triecienu. No Terminus zvaigžņu sistēmas ieradās Kvarianu flotes, lai palīdzētu apvienotai Ziemeļu kosmiskai federācijai Natasha Nova savā melna sarkanajā skafandrā N7 ar tumši zilām nakts redzamības brillēm vēro skatu, kā uz Marsa nosēžas Cerberus kosmoskuģis. No tā izbrauc transports. Mēnes oficiere Kellija uzrāda strateģiski svarīgās planētas, uz kurām jāsūta kosmiskie kājinieki. Strateģiski svarīgās planētas Mars, Mēnes, Saturns, Neptūns, Jupiters, Pluto. Šīs planētas veido aizsarga zonu Zemei no asteroīdu un meteoroīdu uzbrukuma. Šīs planētas ir kā vairogs. Cerberus boss, Kurilščiks, pārkāpis visas robežas un veica pretlikumīgas darbības, radot sintētiķus. Cilvēki sintētiķi, Husky, bija hibrīd kloni, bioroboti ar cilvēku un citplanētiešu sajaukumu. Viņi bija Husky zombiji, sintētiķi, Husky.
Kurilščiks pārkāpa visas robežas uz Marsa, radot klonu ražotnes fabriku. Tas bija pretrunā ar kosmisko civilu kodeksu. Zvaigžņu telpā ir tumši noslēpumi. Natasha Nova ielika lēcu sev acī. Tā bija kamera ar tiešo pieslēgumu James Webbs satelītam, lai pārraidītu datus. Natasha Nova kalpoja cilvēces labā. Pēc tam, kad Siriusa kosmiskā pavēlniecība atļāva Natashai Novai pielietot visus mērus un līdzekļus, lai novāktu Kurilščiku. Mēness planētu Palavīnu bombardēja. Zaudējumi bija katastrofāli. Palīgā ieradās Kvarianu kosmiskās flotes. Sentineli, žņeci, cietsirdīgas, inteliģentas robotu mašīnas izpildīja tikai augstāko prioritāro pavēli. Iznīcināt visu dzīvo, lai radītu risinājumu, ko radīja hauss. Kārtībai ir jābūt. Tāpēc Natasha Nova pieņēma radikālus mērus glābt visu dzīvību galaktikā. Es atrodos Sentinela mākslīgā intelekta neskartajā teritorijā pie dabas. Te ir ziema, skaisti. Uz zemes ir skaisti. Šie te žņeci, sentineli, vēl nav iznīcinājuši manu planētu Zemi. Teisa skaisti. Kā jau te teicu, atrodos Sentinela neskartajā zonā. Sentinels ir nežēlīga mašīna, mākslīgais intelekts, kurš ir iznīcinājis lielāko daļu galaktikas. Sentinela jeb žņecu neskartā zona. Natasha Nova devās pārkodēt kvantu kompjūteru visumā. Natashai Novai bija dieva instalācijas kods. Jāievada tas kvantu kompjūterā, lai pārprogrammētu kosmosu restart režīmā. Sentineli tiktu iznīcināti un galaktika tiktu glābta. Natasha Nova kļuva par galaktikas sargu.
small step for man, huge for mankind. Landing on the moon. Eagle has landed on the moon. Small step for man, huge for mankind. Landing on the moon. Eagle has landed on the moon. Operatīvā aģenta Natāša Nova dienas grāmata. Dzels siena, kosmoskuģī Normandija. Garām tai lēnām virzījās Sentinel sintētisks biomonstrs. Noticis uz iebrukums. Normandija kājinieki ar automātiem atklāja uguni pa ienaidnieku. Natāša Nova melnsarkanā skafandrā skrēja uz ieroču glabāšanas skapi. Natāša Nova paķēra automātu un skrēja uz apšaudes vietu, lai sadotu par rožu ienaidniekiem. Tur tālu kosmosā, dziļi lejā mūžībā, notika Sentinel invāzija, notika Žņecu invāzija. Augstas, inteliģentas, gudras mašīnas nolēmušas iznīcināt dzīvo. Gēti sintētiķi
aprīkot ar mākslīgo intelektu, ieradušies uz Mēnesi mūsu Saules sistēmā. No Dreadnought kosmoskuģa iznāca sintētiķu gētu komandieris Leģions. Vairāki gēti nes kādu aizslēgtu kravu. Gēti dodas uz Mēnesi angāru. Tur Mēnesi tranšējās brauca vairākas transporta mašīnas. Natāša Nova, operatīvais aģents, tikmēr ar savu snaiperu šauteni ielaida svina lodi kādam Sentinel biomonstram tieši galvā. Šī kauja, liekas, nekad nebeigsies. Starp labo un ļauno šī kauja ir. Un liekas, ka tā nekad nebeigsies. Bet par laimi no dziļi tumši melnzaļā kosmosa ieradās apvienotā kosmosa Turiānu alianse. Pasniegt palīdzību cilvēkiem. Uz Mēnesi riepu nospiedumi atstāti. Bezpilota tanki atstāja riepu nospiedumus. Miers ar uguns pārspēku. Lai nāk miers un cilvēkiem labs prāts uz zemes. Kaut kur tālu kosmosā, ļoti tālu, dziļā kosmosā, izdziest vesela Saules sistēma. Tā tika uzspridzināta. Lai novērstu jaunu Sentinel žņecu inteliģento mašīnu invāziju. Uz tumšie sarkanās planētas Tučanka. Smilšainā tuksnesī Krogani atsita kārtējo Sentinel žņecu mašīnu uzbrukumu. Natāša Nova ziņoja bāzei, ka miera misija ir izpildīta, un arī arhetips ir atvests. Kuriļščiks palika dzīves pēc atentāta. Kuriļščiks nolēma aktivizēt citplanētiešu Sentinel berzerkerus uz planētas Noverijā un uzsūtīt tos Natāšai Novai un Garrusam. Kad berzerkeri sasniedza mērķi, apšaude bija nepajokama. Garrus, Krogans, Kaidens un Kellija bija neaizstājami palīgi kaujā pret šiem berzerkeriem monstriem. Garrus un Kellija bija smagi ievainoti. Natāša Nova tika ievainota, bet berzerkeri bija sakauti. 50 kosmonauti kājinieki tika saplosīti gabalos. Viena berzerkera melns biokostīms bija sarauts uz pusēm, bet berzerkera melnā kosmonauta ķibere ar ragiem bija aizlidojusi 10 metrus no superjaudīga Natāšas Novas kaujas ieroča. Tumšzaļā berzerkera ragu ķibere gulēja uz zemes. Kaut kur
Tālumā. One small step for man, huge for mankind. Nacionālā kosmosa federācija pasniedza Natašai Novai medaļu par drosmi un cilvēces glābšanu no iznīcības. Landing on the moon. Eagle has landed on the moon. Nataša Nova klausījās Tors Raiders un The Storm kaut kur Omega kanjonā. Spīdēja saule. Garus cepja žāvēto krabju gaļu uz grila. Man, huge Tikmēr for Džeikobs mankind. kārto savu ieroču skapi. Džeikobs pārģērbjas un novelk savu kosmonauta skafandru N7. Normandija kosmoskuģis atrodas Zirga galvas zvaigžņu sistēmā. Normandija kosmoskuģa koordinātes mērķis ir MU. Normandija, lidojot uz savu galamērķi, lidoja garām planētai Hestroma. Normandija atrodas Hestroma planētas zemajā orbītā. Normandiju atklāja uguni gētu sintētiķu lielgabali. Lielgabali raidīja masīvus lāzeru šāvienus. Nataša Nova kopā ar Garusu nolēma nolaisties uz Hestroma planētas un noskaidrot gētu atrašanos iemeslu uz Hestroma. Uz Hestroma ir kaujas lauks, uzspridzinātas māju drupas, visur uguns. Saule spīd. Sintētiķi gēti staigā pa Hestroma. Sintētiķi izdveš metāliskas skaņas. Sintētiķi gēti okupējuši lielāko daļu Hestroma planētu. Bet visu nav izdevies okupēt, jo traucē zilās saules līderis Sidonis, kurš veiksmīgi vada zilās saules pretošanās kustību. Lielāko daļu gētu jau izdevies sakaut.
sejas ķērājs, vai tad tomēr žņets, rīpers? Vai sentinels? Inteliģenta robota mašīna. Sejas ķērājs, vai tomēr žņets, rīpers, kosmosa kuģis, vai varbūt sentinels, mākslīgais intelekts, gudra robota mašīna. Kosmosa kuģis. Sārens, jeb sarens, dusmīgs savā žņets sentinela kosmoskuģī, ka neizdodas okupēt Hestroma, jo uz tās atrodas svarīgs artefakts, kurš kontrolē visu dzīvo organismu saprātu. Līdzīgi kā Torians uz Feros planētas. Natasha Nova apvienojās ar zilās saules kustību, lai sakautu Gētus, kamēr Garus Vakarians kopā ar Natashu Novu un citiem operatīvajiem komandas biedriem piedalījās kaujā par Hestrom atbrīvošanu no okupantiem. Tikmēr uz Citadeles Liarai ir intīms randiņš ar Teinu. Liarai seksīga naktsveļa mugurā. Pēc romantiskas vakariņas Teinam ar Liāru ir mīlas akts. Liāras zilā pakaļa tiešām smuka. Gēti pēc vairāku stundu kaujas tiek sakauti uz Hestroma. Garus pēc kaujas savā istabā piekar Nacionālo kosmosa gvardes medaļu sienas. Garus ēd karstu makaronu zupu ar vistas gaļu. Pēc redzētas un dzirdētas sagrozītas melīgas ziņas pa televizoru Garus paliek dusmīgs un iešauj ar pistoli televizora ekrānā. Garusam ļoti nepatika teiktais par viņu par operāciju uz Hestroma. Vietējās ziņas teica, ka Hestrom planētu atbrīvoja zilās saules kustība, bet ne vārda par Natashu Novu vai Garusu, kuri bija īstie, kas palīdzēja sakaut Gētus sintētiķus, kuri aprīkoti ar mākslīgo intelektu. Neviena vārda par Garusu vai Natashu Novu, kuri bija patiesībā īstie, kas atsita Gētu invāziju.
Žurnālisti kārtējo reizi noklusē patiesību. Tieši tāpat kā politiķi vienmēr melo. Garusam ļoti garšo makaronu zupa. Garus aiziet gulēt. Bet Natāša Nova vēro ziemas skatu vēlu vakarā. Uz ielas naktī ir uzsnicis sniegs. Piecstāv māja un iela ir sasnigusi ar baltu sniegu. Spīd naktī laterna. Tumši, zaļš, nebula kosmos. Superslepena taktiskās kaujas operācijas misija. Superslepena dziļā kosmosa operācijas aģents Spektrs Garus savā snaiper optiskajā tēmeklī novēro skatu, kā uz planētas Sekmet 1138 ziemā brauc Sentinel žņecu bruņmašīna. Tā apstājas pie Cerberus klonu ražotnes fabrikas, kur Ilščiks deva palvēli aktivizēt savus Cerberus sintētiskos klonus. Šie ir īpaši bīstami kloni, kuri pietuvojoties mērķim uzsprāgst. Šie Cerberus kloni, zombiji, haski, sintētiķi kloni, bija īpaši izdevīgs biomateriāls Cerberus misijai. Bet kloni, haski, bija diezgan mazā daudzumā saražoti, tāpēc Garus pēc redzētā saprata, ka šī būs viegla misija. Garus ziņo Natāšai Novai, kura bija saņēmusi nesen apbalvojumu par to, ka uzvarēja Sarenu. Sarens bija Sentinel žņecu pravietis, kurš nodeva citadeli un visu cilvēci. Natāša Nova bija drosmīga sieviete. Kaut kur ļoti tālu kosmosā, tumšzaļā nebulas visumā, Garus un Natāša Nova raidīja kārtējo svina lodi pa Cerberus kloniem haskiem. Garus ar Natāša Nova bija nešķirami draugi. Viņus daudz kas vienoja. Kaut kur uz nebula tuvojās Sentinela žņecu vairāki kosmoskuģi. Viņiem bija tikai viens uzdevums iznīcināt un cilvēku kolonijas saņemt gūstā. Tāpēc Nacionālās kosmosa federācijas labākie aģenti tika nosūtīti uzdevumā, lai glābtu cilvēci. Daudzi sintētiķi geiti, haski, kloni uzbruka Spektriem, Natāšai Novai un Garusam. Cerberus boss
lēnām sāka pārkāpt robežu, lai gan vairākas reizes Nataša Novārgarusu veica Kuriļčika atentātu, bet vienmēr Kuriļčiks paspēja aizbēgt. Ziemā pie Cerberus klonu ražotnes fabrikas Garus un Nataša Nova apšāva daudzus. Snaiperu šāvienu raidītās lodes lidoja uz visām pusēm. Kad abi spektri iefiltrējās Cerberus klonu fabrikā, Garus uzstādīja C4 sprāgstvielu. Nataša Nova izmantoja ķīmiskās patronas savai submašīna pistolei, kā arī kriopatronas, kuras sasaldē ķermeni. Vairāki bioloģiski ķermeņi sasala un pārvērtās par ledus gabalu. Pēc tam, kad Garus raidot sprāgstošu lodi no sava snaipera ieroča, vairāki zombija kaski sasprāga ledus gabalos. Cerberus klonu ražotne tika uzspridzināta. Misija izpildīta. Kuriļčiks nosūtīja savu spektru Yoshimitsu Lee novākt Garusu un Natašu. Kad Yoshimitsu Lee bija noskaidrojis Natašas un Garusa atrašanās vietu, viņš devās pabeigt iesākto. Notika klusa, bet bīstama kauja starp Garusu un Yoshimitsu Lee. Garus piebeidza Yoshimitsu Lee. Kuriļčiks bija jau kļuvis par sentinelu žņecu starpnieku. Nataša Nova kopā ar Garusu kaut kur uz Cerberus bāzes kosmiskajā stacijā pabeidza iesākto un prikončil Kuriļčiku. Kuriļčiks paspēja pabeigt iesākto un nodeva sentinela žņecu mātes kuģim planētas Zeme atrašanās vietu Saules sistēmā. Nataša Nova kopā ar Garusu devās pašnāvnieku misijā, lai iznīcinātu sentinela žņecu mātes kuģi. Garus kopā ar 1000 apvienotās kosmosa federācijas gvardes kosmiskajiem kājiniekiem bija izcīnījuši vietu, lai spektri Garus un Nataša spētu iekļūt sentinela žņecu mātes kuģī. No sentinela mātes kuģa apakšas spoži zilgan balts stars ietriecās Zemē. Garus kopā ar Natašu Novu tika transportēta uz mātes kuģa iekšpusi. Kuģa korpus bija nocels, visur bija nepatīkama smirdoņa. Pat Garus bija tumšzilā skapandrā, viņam palika nelabi no redzētā. Neskatoties uz faktu, ka visur bija miega kapsulas, jeb drīzāk miega kameras.
Garus saprata, ka briest lielas nepatikšanas. Garus kopā ar Natašu Novu devās iznīcināt Sentinelu Žņecu mātes kuģa motoru, bet Nataša tika sašauta, jo Kuriļščiks no melnās klusinātāja pistoles iešāva viņai. Tas bija šāviens tumsā. Kuriļščiks jau bija transformējies. Viņa tumši zilās acis spīdēja tumsā kā mazas, gaiši zilas lampiņas. Kuriļščikam bija tumši melni īsi mati. Viņš savā melnajā uzvalkā izskatījās ļoti eleganti, kā īsts džentlmenis. Garus nošāva Kuriļščiku pēc garas pārunas, kurā Kuriļščiks paskaidroja, ka cilvēces vienīgā izeja un glābšana ir neizbēgami pieņemt savu likteni un pieņemt to faktu, ka cilvēcei ir jāpieņem fakts, ka šīs superinteliģentās mašīnas Sentinels Žņeci ir cilvēces risinājums haosam, kura to radījusi. Kuriļščikam bija vienā ziņā pilnīgi taisnība, ka cilvēce ir nolemta bojājai, ja aizmirsīs par cilvēcību. Superjaudīgā mākslīgā intelekta varenības priekšā. Uz kurieni mēs ejam, ja tagad notiek atcilvēkošana? Un ar milzīgu ātrumu mēs maršējam bezķiberī, kā vēl nekad agrāk. Gaisma un pēdējā cerība tomēr vēl ir. Ziņo apvienotās kosmiskās federācijas cilvēku kolonijas priekšnieks Ričards. Tumši zilā bruņu skafandrā Garus Vakarians raidīja Krio lodi no sava snaipera ieroča. Krio lode ietriecās cilplanētiešu berzerkera galvā. Zeno berzerkera galva sasala zilgan baltā ledus klucī. Hišņik berzerkers nogāzās uz zemes. Garus Vakarians jutās godprātīgs, pildot superslepenu misiju uz Noverijas kaut kur tālu kosmosā. Nataša Nova stāvēja pie sava ātrgaitas automašīnas. Viņa vēroja tumši oranžo saulrietu. Nataša Nova bija mierpilna, jo bija izglābusi pasauli no Žņets Sentinela invāzijas. Cilvēce ir glābta. Garus Vakarians bija Covert Ops superslepenā uzdevumā iznīcināt berzerkeru cilplanētiešu mežoņu līderi Hišņiku Rānā, kurš ar savu berzerkeru grupējumu apdrauda cilvēku koloniju uz planētas Noverija. Šie berzerkeru biomonstri jau daudzas cilvēku kolonijas
bija iznīcinājuši garus vakariants, apšāva daudzus garus, sajūtās kā mednieks. Pēc tam, kad garus bija novācis Rana Berzerkeru, garus iekāpa savā tumši zilajā mazajā lidaparātā un devās uz savu mājas planētu Palavina. Garus aizlidoja, tikmēr Natāša Nova pie savas tumši brūnās ātrgaitas automašīnas ar binokli vēroja kaut ko neparastu. Smilšu vētra tā bija. Natāša Nova savā melnajā garajā mētelī un dzeltenajās nākotnes saules brillēs iekāpa savā automašīnā. Sol 245 ir pagājusi. Natāša Nova tur rokās medaļu par cilvēces glābšanu. Viņa aizbrauc ātrgaitas automašīnā. Saule pie apvāršņa.